Meli, kam daudzas sievietes tic, un daudzas baznīcas liek tam ticēt, un pat kristiešu draugi liek tam ticēt. Tie liek ticēt sievietei, ka viņas atbildība ir saturēt ģimeni kopā. Nepareizi. Tā nav sievietes atbildība turēt ģimeni kopā. Sievietes atbildība ir rūpes, audzināšana, tam, ko vīrietis sargā. Saglabā neskartu. Dievs aicina vīrieti būt galvai, līderi mājai. Virziens laulībai galvenokārt ir uz vīrieti. Sieviete palīdz blakus rūpēties par laulību, ģimeni. Minūtē, kad ģimene brūk, tā ir vīrieša atbildība. Kāpēc tā brūk? Meli, kad sieviete iestrēgusi cenšoties turēt kopā kaut ko, kas tiek saplēsts ikdienā. Dēļ vīra, kurš ir vienīgais, kuram tas ir jāsargā. Daudzas kristiešu sievietes sēž draudzē, dzīvo nožēlojamu dzīvi, jo dēļ vīrieša savā dzīvē, sava vīra, kurš izgāzies būt dievbijīgs līderis. Tāpēc šīs sievietes iet caur stresu, depresiju, smagumu un vēlas tikai skriet tālu prom. Kāpēc? Tāpēc, ka nemīl Dievu? Nepareizi. Jo vīrietis viņas dzīvē nav dievbijīgs līderis, kuru Dievs viņu paredzējis būt, un šīs sievietes sabrūk emocionāli, mentāli, fiziski, garīgi. Dievs to tā nav paredzējis, tā nav tava atbildība turēt laulību kopā. Tava atbildība ir rūpēties par to, ko vīrs atļauj notikt.